Man iekšējā balss tā saka, ka tā jādara. Un jāiet skatīties, kas tur ir. Es domāju, ka tur viss būs baigi labi. Nu, ko esmu gatavs turpināt medības. Man līdz lielajam tornim ir aptuveni 500 metri. Bet ir viena slikta lieta, kad es skatos, kad vējš mazliet mainās un sāk pūst austrumnieks. Mums visi lielie torņi ir taisīti tā, lai šis te zvērs, kad nāk, lai viņš te neaizož. Kā jau mēs visi zinām, dienvidrietumu vēji tomēr valdošie, ja? Bet parētam arī iepūš no pretējās puses. Tādēļ es sāku pārdomāt, kad es neiešu uz lielo torni. Man blakām ir neliela pļaviņa un ir aizvests jau sen papildu tornīts maziņš aptuveni 2,6 metru augstumā. Un es domāju, ka es medīšu no tā, jo tad sanāk tas leņķis no tā vēja būs mazliet savādāks, tātad pateicīgāks man. Tas mums vairāk tāds stirnāžu medībām pārvietojams. Īsumā baigi labi, ka viņš tur ir. Šāviens var sanākt mazliet gan tālāks, kaut kas pie 100 metriem, bet es ceru, ka viss būs veiksmīgi un man iekšējā balss tā saka, ka tā jādara. Tātad es parasti savā iekšējā balsī arī ticu un es domāju, ka es ceru, ka tas arī man intuīcija nepieļaus man jāiet uz torni. Jā, vējš sanāk tieši mugurā, tas nav labi. Tāpēc, ja man tornīts sānā mazliet, tas leņķis sanāks tāds, kad pūtīs tomēr garām tai barotavai. Es domāju, ka tas nospēlēs labi. Tas tornis stāv diezgan ilgi. Nezinu, kā tas izskatās. Vai nebūs zari priekšā mazliet. Bet te nav tīrīts baigi. Nu tā. Kaut kādi zari būs, jā, mazliet traucēs, bet es domāju, ka mēs ar termotēmieklu atradīsim šķirbiņu, lai varētu raidīt veiksmīgi šāvienu. Jā, mazliet zari ir. Tā, nu ko, atņemt no čehulu. Ielādēsim 3 patronus, vairāk nevajag. Es domāju, ka ar vienu pietiks. Labi, jāslēdz ārā gaisma, gaidīsim rukšus. Ko uznāca neliels lietutiņš, bet es esmu iekārtojies. Vispār ir silts un jūt, ka tās naktis arī paliek tādas mazliet gaišākas. Tomēr tā vasara nāk. Kas vēl man šitās medības filmējot mazliet nepatīk, kad es ar to gaismu plātos. Es parasti nekad tā nedaru un tas ir tā mazliet dīvaini. Bet, lai uzfilmētu medību video, tas ir laikam jādara vienkārši. Jo kamēr nestrādā bez gaismas. Gaidīšu medījumu. Esmu bišķi pa vēlu, godīgi sakot, bet pagaidām bildes nav bijušas. Tā kā es domāju, ka vajadzētu rukšiem atnākt, jo visu nedēļu nāca, gan jau. Sliekšu ārā gaismu un ceru, ka būs rezultāts un izdosies medības. Man liet ietēmējot, jā, ir pa kādam zaram priekšā. Pat cik tomēr tas ir termotēmieklis, tad es domāju, ka es šķirbu atradīšu. Nav tā, ka te baigi kaut kas tā baigi traucēt, bet ir pāris zariņi. Tādēļ termiķis noder tādās situācijās noteikti. Lielajā tornī tur jau viss ir smuki iztīrīts, bet šis ir tās mazliet neparedzēts variants, jo dēļ tā visa vēja. Labi, jāgaida.
Nu ko, raidīju šāvienu, atnāca 2 rukši. Nezinu, kur trešais ir, gan jau viņš kaut kur tur bija. Var jau būt, kas savām gaismām plātoties, te nākot iekšā filmējot, mazliet patraucēja. Nu, kas to lai zina. Baigi nogaidījos, tagad jau ir pulkstenis 4, pirms 4 mazliet raidīju šāvienu. Forši tāda vasara sākusies principā jau, jo ļoti ātri paliek gaišs. Mazliet par pašu šāvienu, mazliet ietēmē, pagaidīju, protams, paskatījos, kas un kā, bet bija tie 100 metri, kā es tā arī domāju. Un jāiet skatīties, kas tur ir. Es domāju, ka tur viss būs baigi labi. Nu, re, kur ruksīts guļ. Viss ir ok. Kāds tur nu ir? Pērnam vajadzētu būt. Jā, pērniķīts. Mazliet varbūt lielāks. Pindzeli arī vietā, tā kā baigi labi. Te mums sanāk, jā, tas moments, kad es kritas lielais tornis, kuram ir 7 metri grīda. Un tieši sanāk austrumu vējš, pūš tieši uz mucu. Un tāpēc es nolēmu apsēsties reku šeit, tornī, mazajā. Ceru, ka jūs viņu redzat, reku viņš te ir. Kaut kāda zelta tieši pa trajektoriju, bet tas netraucē šajā gadījumā. Nu, tas sanāca, jā, tie 100 metri. Viss ir veiksmīgi. Jāsūt uz medni, jāreģistrē medījums un pirmdien uz Bioru. Bet tagad jāzem klāt autiņš un jāved ruksis uz bāzi, uz apstrādi. Medību etaps, viens no etapiem ir noslēdzies. Jāsaka paldies Diānai par šo foršo medījumu. Skujiņas mums šeit neaug. Tiešām prieks par veiksmīgu šāvienu, par rezultatīvām medībām. Jā, labs medījums. Nu ko, medības noslēgušās, man vēl maziņš darbiņš priekšā ir, kas attiecās par šodienu, ko es biju plānojis iet ragus meklēt, droši vien jau, ka neiešu. Kamerai akumulātoru samainīšu noteikti. Par pašām kamerām pastāstīt īsi. Es lietoju burau kameras, man viņas ir tādas, nu es teiktu, diezgan uzticamas, labi strādā, sūta bildes lielos mīnusos un tā tālāk. Slikti laikapstākļi tām netraucē. Protams, ka ir arī dažādi citas kameras, ķīniešu kameras, kā te daži saka, un viņas strādā, jā, ja strādā, kāpēc nē, bet es palieku pie burela, tā pārbaudīta vērtība. Drīz mums ienāks arī ar tiešsaisti kameras, pa ļoti izdevīgi cipars, starp citu. Tās būs ar tiešsaisti, jaunās Hantop sērijas kameras. Jā, nu par visu pārējo, ja jau tev vajag kādu termiķi, kādu foršu ierīci, tad jau tu zini, kur to meklēt. Un pavisam aizmirst pateikt tev par kamerām, ja tev ir burau kamera, viņi nesūta bildes, droši brauc uz Jaunamoku 26, es tev palīdzēšu tās sakārtot, lai tās strādātu. Iespējams, ka vajadzīgs sistēmas atjauninājums, iespējams, ka kaut kāds cits parametrs ir nepareizi iestādīts. Tā kā droši brauc, zvani un, protams, piesako mūsu kanālam GPS Pro Auto YouTube'ā. Ar tevīm kopā bija Jānis Lākuts. Čau! Medībās notiek visādi, bet šitā vēl nav bijis. Kad tu saproti, kaut kas pa mežu nāk, un pēkšņi ir tikai tāds hops un uz tevi skatās. Un es tajā brīdī termokamerā, un es mazliet viņu iefilmēju.